Tātad, čau visiem! Ir ceturtdienas vakars. Es esmu ticis beidzot pie sava šitā te pretvārsta, droši vien tā būtu pareizāk viņu saukt. Atbraucu, dabūju dziesmā savu zelta gabaliņu. Un, mainīšu nost pretvārstiņu, varēšu beidzot droši vien dabūt viņu dziesmā, paskatīšos, ja man būs vēl laiciņš, pamēģināšu skalot to pečkas radiatoru, bet sāksim ar divnieku labošanu šo video droši vien. Būs atkal vertikāli filmēts telefons. Nevar izskaidrot to fenomenu, bet tad, kad es esmu citā garāžā pie čoma uz pacēlāju, tad man ieslēdzās kaut kāds kliņķis smadzenēs, un es vairs nezinu, ka telefonu jātur horizontāli filmējot, bet sākās vertikālā filmēšana. Tā kā video sākumā, sorry par to, bet izlabošu CSDD uči, kas saliktos divniekus. Par katru divnieku bišķiņu arī pastāstīšu. Un kamēr jūs to skatāties, tamēr es nomainīšu vārsteņu, un tad video beigās droši vien būs rūcošs zelta gabaliņš. Tā kā aiziet! Nu tā tad par manu caurumiņu viss, stulba vieta, reāli stulba vieta. Sanāk, šito kanti būs jāgriež no sāna nost visu, lai tiktu klāt. Jā. Ideja pašlaik ir tāda, ka atlaist vaļā zaldātiņas krūvi, atlaist vaļā šīs divas un dabūt bišķiņu paliek nost, lai var aizbāzt fleksi aizmugurē. Lai var atgriezt to vaļā, jo savādāk es šeit redzu, ka man ir vecs šarnīrs balsta, un tur es varu iebersties, un man pašlaik nedara ieberziens, es nevaru tā kā palikt pacēlāju, man vajag mašīnu. Tā kā mēģināšu atlaist vaļā šitās divas lielās skrūvas, dabūt bišķiņu paliek nost visu šito disku, un atliekt malā amīti, tad, kad es atskrūvēšu žaldātiņu. Tāds ir plāns. Cerams, ka mans plāns izdosies, un tad es dabūnu bremžu trubiņus nost no apvāršņa un varēšu izgriezt ārā to maliņu, lai tiktu no sāna klāt. Tā, nu ir attīrīts viss. Izgriezt, sameklēts metāls, kur piemitināties. Likšu iekšā tagad ar pusautomātu ir šitiem te pa maliņu jāuzaudzē kārtīgi resna mala, lai es būtu pārliecināts, ka kaut ko metinot klāt man neizdeg caurums, jo tad es no aizmugurs tur vairs pusautomātu netikšu. Tāpēc es tagad smuki paņemšu šito te maliņu, visu uzaudzēšu resnu, visticamāk te arī. Šito te aiztaisīšu ciet. Te arī ir jāuzaudzē smuka resna maliņa, un šitas stūris jāizmetina viss, lai es metinot kaut ko klāt arī te esmu pārliecināts, ka nekur neizdeg caurums. Tad es likšu klāt locīšu metāla plāksnīti, nometināšu viņu uz tās nostiprinātās maliņas, un tad šitiem te pēdējo šo aiztaisīšu ciet un apstrādāšu pret korozijām. Sanāca visu pavilkt malā, neko nesačakarējot, neatskrūvējot baigi daudz. Tikai divas lielās skrūves un principā bremžu trubiņas. Arī cietojas te pavilku malā ar savilcējiem, bet nesalocīju. Te droši vien jāuzsadz virsū kaut kāda plāksne būs, lai metinot dzirkstels nekrīt virsū uz gumijas trubiņām visi pārējā. Un tādi jau redzēsim. Testēšu šodien magma aparātu transformatoru. Tā tad nostiprināju maliņas. Pašlaik izskatās vēl pēc tā tīra rupi darba, bet īstenībā ļoti labi sanāca. Visi maliņi nometinājās. Labi, šitien vēl iespējams, to maliņu es pielabošu, bet principā ļoti labi. Metāls ir dzīvs, piegriezīšu loksni, iemetināšu iekšā un tad varēšu jau nometināt. Viņš būs ok. Tā. Un ir gatavs.
kārtīgs 2 milimetrus vismaz vai pat 3 biezs dzelzis. Nometināts pa perimetru. Apslīpēts. Tagad kārtīgi visu jānomālē. Jānomālē visu kārtīgi un... Pagatavo spūšamos visus. Jā. Un īstenībā sapūdēts tas viss ir tieši dēļ šīs vietas. Te ir paduška, kurai kaut kāda iemesla pēc ir vajadzīgs tik garš skrūves gals. Tur ir uzgrieznis laikam, jā. Kāda velna pēc ir vajadzīgs tāds skrūves gabals šitādā atvērtā lūkā, kur viņš var uzrūsēt 2 reiz resnāks, un tu nekad vairs uz leju neko neatskrūvēsi. Tas ir pirmkārt. Otrakārt, viss ūdens šeit lido iekšā. Nu, un, ja tur iekšā ir kaut kāda sūdīgāka grunts vai kas, loģiski izpūst caurums. Otrā pusē viņš ir pilnīgi dzīvs. Es nezinu, kāpēc viņš te bija izpūvis. Pie viena uzmetīšu aci ABS dačika vadiem, jo man ir ABS kļūda, man nestrādā ABS, un te ir kaut kāds jau šķūnings bijis, ka tikai te nav iemeties zaļais vai kas, pārbaudīsim. Bet vispirms jānozēķē viss šitas, un tad var likt kopā atpakaļ visu. Tas ir likvidēts pirmais no divniekiem. Tā, šeit viss ir salikts. Sazēķēts līdz zobiem. Sapūsts ar visādām eļļām un sazēķēts ar eļļām. Viss ir ieļots tā, lai varētu atskrot atkal. ABS vadam viss ir kārtībā, tur vienkārši viņš bija nemākulīgi pielikts pie stiprinājuma. Tas arī viss. Tā kā lieku dufeli iekšā un ķeršos pie nākamā divnieka. Disene tāda, ka man ir izlausts caurums. Mans sūdiņš turās virsū uz zaldātiņu, vēl joprojām tas ir nevis zaldātiņš vaļā, bet izlausts caurums, kur es sataisīšu tūlītās. Reku. Viss nometināts, noslīpēts, apslīpēts, tagad tikai jāpiekrāso un jāskrūvē kopā. Un vēl viens divnieks sataisīts. Vēl tas, kas man liekas interesanti, ir, ka man ielika divnieku par eļas noplūdu, lai gan man nav pat pīles uz skrūvēm. Nu tā, kad ir augšā bojāts tas vārstu vāks, te ir viss mitrs. Bet, nu, come on, nav piļu. Viņš pagāja apakšā, te 2 par eļas noplūdēm. Labi, ar to viņam arī dzīvot. Nākamā lieta, kas ir drausmīgi, kur ir gāzes truba šitā, ka viņi ir nostiprināti kopā ar pārējām trubām. To man ielika divnieku, man šitie savilcē ir jāņem nost, un jāur biekšā šitien te stiprinājumiņu un jānostiprina tā trubiņa atsevišķi. Jo viņa nedrīkst iet kopā ar pārējām. Tas ir drausmīgi, droši vien te būs stiprinājumiņš, te būs stiprinājumiņš, te būs stiprinājumiņš, un šitien jāskatās droši vien te pie malas varbūt jāpievar bija klāt un jānostiprina viņa atsevišķi. Un interesanti, ja šitie vadi arī ir gāzes vadi, tad vadi man drīkst iet kopā ar šļauciņu vai nedrīkst iet kopā ar šļauciņu. To es droši vien visu uzzināšu drīz. Nu, vot tad, lai CSDD cilvēkiem mierīgs prāts, gāzes šļauka iet ar saviem unikāliem stiprinājumiem, nav pietīta vairs klāt pie bremžu trubiņām, pati turās. Cerams, ka man nepiesiesies vairāk. Te kaut kā stulbi bišķiņi beržās, bet jāuzliek kaut kāds aizsargs bišķiņi trubiņai virsū. Un nē, lai gan viņas nesaskarās. Bet vēl viens divnieks novērsts. Nu ko, šodien mainīšu blīves vārstvākiem. Esmu atpakaļ siltajās telpās, pie sevis garāžā tomēr negribējās tajā augstumā visu darīt. Mazgāšu radiatoru arī pie viena. Vispirms nomainīšu vārstvāku blīves, un kamēr tā augšu būs nojaukta, tomēr mēģināšu ar karstu ūdeni citronu skābi mazgāt radiatoru. Tā kā aiziet!
it's cold outside, am I here in vain? Hold on to the night, there will be no shame. Always I wanna be with you and make believe with you and live in harmony, harmony, oh love. I wanna be with you and make believe with you and live in harmony, harmony, oh melting the ice for me, jump into the ocean, hold back the time. Tā, nu, pirmais tvārstu vāks ir nost. Blīvīte rekur. Nevar saprast, nav jau viņa arī tā kā baigi veca un sasēdusies. Bet acīm redzot, kad saspiež viņu līdz tai buksītei, nu, droši vien, ka viņa ir sasēdusies tomēr pietiekami, lai viņu nevarētu vairāk pievilkt, jo šeit nav tas variants, kad viņu velk, kamēr grib. Viņa pievelkās līdz metāla buksītei un vairāk viņu savilkt nevar. Un ja viņa pagā gumija pat ir sasēdusies, tad tur vairs neko. Tā kā mainīsim šito blīvi un tad mēģināšu saprast, kā tik klāt otram vākam normāli. Tātad skrūvi pārvilkt nevar, jo viņai uzmaucās virsū gumija. Jauna. Viņa izmaucās cauri vākam, izmaucās cauri blīvei un pieskrūvējās. Un rekur ir metāla stūka. Sanāk tā, velkoties klāt, tā gumija saplacinās un viss, un metāls atspiežās, viņa vairāk nespiež blīvi. Tā kā ir baigi labais variants, ka nevar pārvilkt šitās vietas. Tagad būs Metro auto reklāma. Otram vārstu vākam nāk iekšā šitāds pretvārs. Te ir jābūt trubiņai, uz kuras uzmaukt šļauku. Es jau te ar neesmu tagad tas notīrījis nost, bet vispār te bija piekakāts klāt alumīnija štucers uz epoksīdas veķiem uzlīmēts. Šitā dē. Un, protams, ka viņš bija jau atplīsis nost, sācis ritīgi sulot, un es gribēju noņemt šļauku nost, un viss noplīst. Bet auto Metro reklāma, kāpēc? Tāpēc, ka nevienā interkārā šāds pretvārs nav. Es viņu atradu tikai Amazonē, un beigās auto retro ieraudzīju kaut ko līdzīgu, sazinājos ar viņiem, un 19 eiro. Nedēļa gan jāgaida, bet 19 eiro un būs man jauns pretvārsts. Tā kā forši, kad ir vismaz tāds veikals, kurā tomēr to var dabūt. Tagad jāmēģina kaut ko izdomāt, lai varētu līdz mājām aizbraukt. Karoči, MacGyvers atpūšās. Nebija varianti jābrauc ir, tāpēc mums darbā tagad ir radies jauns termins kā Indijas variants. Uz šitās resnās daļas, kurā bija nolausta štucerīts, es uzsēdināju dāru šļūteni. Tad šitai šļaukai tas gals, kas maucies, bija virsū uz tā sačakrētā štucera, viņš no eļļas un karstuma jau bija palicis ļoti ciets. Es uz viņu uzsēdināju termosarūkošo, lai kompensētu diametru līdz dāzu šļūtenei. Un tad iesēdināju iekšā, novilku ar hamutiem, viss strādā, pretvārsts viss strādā. Nevajag nekādas lūdzu komentārus, ka es ļipjoškas taisu. Tas ir Indijas variants, vienkārši, lai nedēļu braukātu, un mašīna nav jānoliek sētas malā. Man jauns klapans pasūtīts, man viņš būs, tā kā lūdzu, bez komentāriem sliktiem. Tā kā tur man pašlaik viss stāv vaļējis. Tamēr es notīrīšu atkal smuki vāku. Vāku skrūvus notīrīšu, uzlikšu viņām virsū jaunās gumijas. Šitās te visu notīrīšu jaunā blīvīti un mēģināšu ieriktēt atpakaļ vāku vietā. Tā, nu īsāk sakot, es ar to vārstu vāku tiku galā, bet tas ir īstenībā pilnīgs čau. Laikam ir jāņem nost viss ieplūdes kolektors, lai to izdarītu cilvēcīgi, jo man bija indiešu variants. Man šiten vidū nāk divas skrūves, es viņas neredzu, es pie viņām netiek ar pirkstiem, bet es pēc priekšpuses zinu, kā viņas izskatās. Šitādas te divas tikai vākam tur dziļās vietās tādās.
Un es skrūvēju, un man viena iekrita blakus tai vietai. Tu viņu neredzi, tu viņu nejūti. Un tad es ņēmu ar putekļu sūcēju, izsūcu to skrūvi ārā. Nu, tās divas man prasīja pusstundu kaut kur uz jūtām ar skoču pietīt pie muciņas, lai dabūtu viņas iekšā, bet dabūju iekšā, tā kā vārstu blīvs ir nomainīts. Īsāk sakot, mans indiešu variants beidzās diezgan neveiksmīgi. Šitā te vītnes daļa, kas skrūvējas iekšā kolektorā, vienkārši skrūvē, viņa vēl nebija līdz beigām. Viņa diezgan viegli skrūvējās un vienkārši knikt un nolūza. Bet, nu, tas ir zināms, ka plasmas izkalst ar laiku. Viņš šeit temperatūrā dzīvo, tas pretspiedienu ne, bet vienvirzienā vārsts un izkalst līdz ar to. Darbi līdz nākamajai ceturtdienai vienkārši ir beigušies, jo nav vārsts un es viņu nevaru kustināt. Vārstu vāks ir vaļējis. Neko tur es daudz nevaru izdarīt. Tagad vajadzēs droši vien ātri pielaist atpakaļ gaitā, iznesties ārā, nolikt un viss. Un cerēt, ka baigi nenosvedīs ar eļu visu. Un principā jā, līdz nākamajai ceturtdienai un tad arī varēšu turpināt. Starp citu, jā, pirms skrūvēt iekšā šito klapaniņu es parādīšu, kāds viņš izskatās. Tas ir tā kā vienvirziena vārstiņš. Jo, kas interesanti, pirmajam vārstvākam priekšējam šļauka, kā parasti pierasts iet uz gaisa filtru. Otram, redz, kur ir caurums, kurā es skrūvēšu iekšā šo vārstu. Vārsts no vārstu vāka laiž vienā virzienā. Viņš laiž uz šito te trubiņu, kas savukārt ir ieplūdes kolektors. Un acīm redzot, no ieplūdes kolektora kaut kādu spiedienu nelaiž iekšā vārstu vākā. Un par cik man uz gaisa filtru bija tādas pēdas no šitās šļaukas, ka tur kaut kas tā kā eļļa nedaudz dzīta, tad man ir aizdoms, ka dēļ tā, ka šitas vārstiņš bija izšķēdīts, kaut kāds spiediens no ieplūdes kolektora ir ticis tajā vārstu vākā, attiecīgi motoru telpā. Un attiecīgi šis vārstu vāks ir pūtis kaut ko tur, bišķiņi. Nomainīšu šo vienvirziena vārstiņu. Un pēc tam nomainīšu gaisa filtru, un tad redzēs, vai gaisa filtrā tur būs vēl kāds pleķītis vai nē. Tā kā mainam nost, 19 eiro viņš maksā, metro auto vai auto metro, neatceros, kā īsti pareizi bija. Bet jā, 19 eiro nedēļu nācās pagaidīt, bet vismaz varēšu braukt. Tā kā turpinam. Tā, atklājās brīnumiņi. Noņēmu no šiem burvīgajiem troņikiem nost šļaukas, un man nekas neizlija ārā. Galvenais, ka sistēmā ir antifrīzes, es taču viņu uzpildīju. Aizmugurējais radiators ir pilns. Atvainojos par manām tīzlējām rokām. Aizmugurējais radiators pilns un karsts. Un šie ir tie paši troņiki, no kuriem aiziet aizmugurēju radiatoru. Un te man tagad ir tukšs. Un tagad es gribu saprast, kāpēc te ir tukšs. Varbūt radiators nemaz nav ciet, vienkārši viņā kaut kāds mistisks burbulis sēž un viņš ir vienkārši jāatgaiso. Mana mistika ar manu radiatoru ir tāda, ka viņā bija iekšā, divas graņonkas netīra žļurga. Viņam sanāk antifrīzes skrien garām, troņiki visi ir vaļā, visi cirkulē, aizmugurējā pečka karsta. Priekšējā radiatorā iekšā ir tik maz antifrīzes, jo viņš ir tā aizaudzis, ka viņam tur no vienas trubiņas var pa taisno izskriet un atpakaļ pa otrā ārā. Īsāk sakot, iespējams mēģināšu sačakarēt savu vakaru, bet vāru verdošu ūdeni ar kārtīgi jaudīgu citronskābi. Pirms tam izskalošu radiatoru, palaidīšu šļauku cauri, lai es redzu, ka nāk tīrs ūdens ārā. Un tad iemaukšu iekšā vārošu ūdeni ar citronskābi, paturēšu kaut kādu laiku. Un tad mēģināšu paskalot un redzēs. Ja sāks nākt ritīgs purvs ārā, tad iespējams tur ir bijusi vaina, jo es neticu, ka tik liels burbulis var stāvēt, tad, kad cirkulācija garām viņam steigā. Un tad redzēs, varbūt vienkārši kājām sāks līt karsts antifrīzes pa ceļam braucot mājās un būs vēl labāk. Tā kā davai uztaisīšu tādu eksperimentu. Ja atkal kārtējs indiešu variants. Tad redzēs, kas sanāks. Tātad viss, ko es dabūju no radiatoriņa ārā, ir principā ar mērenām nogulsnēm tīrs ūdens. Iespējams, tāpat citronskābi tur kaut ko bišķiņ apēda.
Bet tagad iegāja iekšā viņā vairāk skalojot, nu tā kā tilpums vienā reizē. Nu, un ko es tagad darīšu? Es salikšu, šitās visas trubas ir pilnas, to es pārbaudīju. Es salikšu apakšējo, un tad pa augšu pildīšu iekšā antifrīzu, lai es točno zinu, ka radiatoriņš vismaz ir kaut cik pilns, pirms es lieku atpakaļ šito. Un tad pastīšos, kas darās ar radiatoru līmeni, uzliešu tur, uzliešu līmeni bačkam un šķilšu klāt un skatīšos. Nu, salikšu visu atpakaļ. Šodien tāpat tur vairs nav jāčakarējās, jābrauc mājās. Un tad skatīsimies, kas būs. Es reāli tiešām nevaru noticēt, ka tas varētu būt gaiss. Bet pēc tā izskatās, ka tas vienkārši ir gaisa burbulis. Un tad pēc idejas es gribētu gan arī vai uztaisīt kaut kādu sistēmu, kā es viņu varu uzpildīt. Pa zemāko, pieņemsim, dzīt iekšā antifrīzu tā, kad viņš kaut kur pa augstāko vietu sāk nākt ārā, padarbināt, pārbaudīt, tā kā es tiešām zinu, ka viņš ir atgaisojies. Jo, ja es biju pirms tam uztraucies pa aizmugurējo pečku, kā viņi atgaisosies, tad tur viss ir safe. Savukārt šeit ir tāds burbulis. Nezinu, kāds ir iespējams, bet ir. Īstenībā gāzes reduktoru trubas ir augstākā vieta. Iespējams, ka pa šejienu varētu pildīt sistēmu, bet labi, to pēc tam. Tagad salikšu visu kopā. Nu, lūk, tātad beigās steidzos, gribēju ātrāk braukt mājās un nenofilmēju, kā es visu saliku kopā. Bet nav jau arī baigi tur daudz ko redzēt. Skrūvē. Saliku, pielaidu, izkarsēju. Un jāsaka, ka pirmo reizi es izmantoju tādu funkciju kā karstuma regulēšanu. Ārā ir -4 grādi. Tas ir tas pats saules principā, kā kad es nopirku Voyageru, viņš nes ūdu nesilu. Un tagad ir tā, kad nāk reāli karsts gaiss. Man par karstu palika. Es nogriezu uz pusi nost un izskatās, ka viss problēma būs bijusi tajā, ka radiatorā bija gaiss. Jebkurā gadījumā vārstvāku blīvus nomainīts, lanžeronis sametināts, gāzes trubu pārlikt uz saviem stiprinājumiem un kas pēdējais divnieks bija, zaldātiņš labajā pusē sataisīts. Tā kā visi divnieki ir izlaboti, plus vēl papildus nomainīt tas pretvārstiņš, nomainīt šļauka, pārbaudīt pečku, atgaisot, uzpildīt, iztīrīt. Jābrauc uz skatu. Ar šito, principā, šī daļa būs noslēgusies. Paldies, ka skatījāties un turpinam jau droši vien, redzēs, iziešu skati un tad jāturpina ar bremzēm, ar ABS un visu pārējo. Čau!